migliore vadītāji Gustavu Rīvo. Esiet sveicināti X-Faktora super finālā. X-mas faktors. Jā, zinām, ka fināls jau televīzijā izskanēs. Tāpat kā jautājumi, kāpēc šajā sezonā ir tik maz raidījumu, bet tas nelielas kļūdas dēļ. Patiesībā mēs šodien uzzināsim, kurš tad ir īstais šīs sezonas uzvarētājs. Liels paldies mūsu spožiem šovu atklājējiem, korim izbūvēns un sagatavošanas grupas audzētiem, kuri izpildīja Dzīves Ādamsonas dziesmas. Paldies skolotājām Inesai Ozoliņai un Dzintrai Tauniņai. Veltīsim vēlreiz skaļus aplausus. Šovakar mēs dzirdēsim 10 dalībnieku priekšnesums. Kā jau ierasts, katram dalībniekam ir mentori, un arī viņi šovakar ir kopā ar mums. Sagaidām ar ovācijām Aļu, Intaru, Reidi un Maratu. Varbūt pirms sākam varat atklāt, kā jūtaties un kas mūs šovakar sagaida. Lūdzu, Inter. Ir ieslēgts? Jā. Tātad, labvakar Latvija. Un mūs šovakar sagaida īsts šovs. Dzirdēsiet pašus labākos no labākajiem. Paldies. Marat, vai tev ir kas iebilstams? Jā, labvakar visiem! Nu jā, ticu, ka šodien izdosies skaisti svētki. Pavisam noteikti. Aija, kā tu šovakar jūties? Labvakar, mīļie skatītāji! Es jūtos patiešām lieliski un ceru, ka mana komanda šovakar pārsteigs ikvienu zālē sēdošo. Paldies. Reidi, ko tu vari teikt par šo vakaru? Sveiks, Gustav, vispirms jau. Sveiki, mīļie skatītāji! Kā jūs jūtaties? Es domāju, ka emocijas jau visi saka visu. Šovakar mums ir gaidāms neatkārtojams vakars. Paldies, mentori. Domāju, ka sāksim mūsu šovu. Vēl tikai izstāstīšu noteikums balsošanai. Tātad, tieši skatītāji noteiks, kurš būs šīs sezonas uzvarētājs. Kā? Ar ovācijām un aplausiem pēc katra priekšnesuma. Vai varam izmēģināt? Es atklāšu balsošanu, un jūs to apstiprināsiet ar aplausiem. 3, 2, 1. Balsošana ir sākta. Lūdzu, Reini, piesaki savas komandas pirmo dalībnieku. Paldies! Mans pirmais dalībnieks noteikti būs pārsteigums jums visiem, jo pēc ilgāka laika atkal dzirdēsim akordeona skaņas. Turklāt viņš izpildīs šobrīd jau pasaulē atzītu kā vienu no skaistākajām latviešu šūpuļdziesmām. Sagaidām ar aplausiem Miķelis Sērmūkšs, pedagoģe Bāreva Berege!
paldies mūsu pirmajam dalībniekam. Atcerieties, ka tieši jūsu ovācijas šodien izšķir uzvarētāju. Aplaudējam vēlreiz Miķelim. Aicinu Aiju pieteikt savu dalībnieku. Tie būs vairāki dalībnieki un turklāt pārstāvēs pilnīgi citu jomu. Un viņu ceļš mūzikā ir tikko sācies, bet es jau tagad paredzu spožu nākotni. Sagaidām Sofiju Padlucku, kur izpildīs Ziemassvētku pulkstenis, bet vēlāk Juris Ansons ar Džonsa dziesmu Ziemassvētku bugī. Pedagoģe Indra Sproģe. Visiem. Tā, viņa pārvalda melnbaltos taustiņus. Viņa ir radīta skatuvēja. Ar skaļiem aplausiem sagaidām Elīzu Ārgali, kas izpildīs Ilzas Ārnes skaņdarbu Princeses dejo. Pedagoģe Baiva Pekeviča. Viens mentors mums šokar vēl nav atklājis savus dalībniekus. Lūdzu, Ita. Jūs jau zināt, ka labs nāk ar gaidīšanu. Un šovakar jūs vēl neesat dzirdējuši ģitāras skaņas. Tāpēc sagaidām manu pašu labāko, manu talantu, kurš aizvedīs mūs uz Spāniju, izpildot spāņu deju Maracuenā! Un tas ir mans talants. Klaus Bērziņš un pedagoģe ir mūsu neatkārtojamā vienīgā leģenda Maruta Zemturē.
noskatīt, un esam noteikti pelnījuši skaļus aplausus, jo daļa no tiem ir paši mazākie muzicētāji. Domājot, laiks pienācis mazai reklāmas pauzē. Aicināsim mūsu pašus mazākos mūziķus, mūzikas pamat mazāko grupi, skolotāju Inesu Ozoliņu. Vienmēr atrodās kāds, kam ir jāaiziet tēju uztaisīt, kāds ātri izmanto uzvārīt vai izcekt pankūks, kāds vēl šo to, bet mēs atkal izdomājam, ko mēs varam sadarīt, vēl izskriet ārā ziemā padarīt, vai ne? Ir tā? Jā! Un kas arī jums būs jāizkustās? Kājās, 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 visi! Tātad, jā. Un tā, es uzreiz runātu klusāk. Būs kustības, ja? Ziema, ko lai ziemā dara? Reiz, ko var ziemā darīt? Slēpot. Tad, kad notiek slēpošana, tad mēs ko daram? Rokas šitā. Un drīkst, ja? Celīšos, ietupjamies. Riktīgi šitā ietupjamies. Ja jums aizmirstās uz mazajiem skatamies, viņi visu zina. Nākošais, kā tad mēs slidosim? Šitā, jā, uz vienu pusi, uz otru pusi, jā, iedomājieties, ka jūs slidojat, jā. Tā, un tad vēl noteikti mēs gaidām Ziemassvētku vecīti gaidām? Jā! Parād, kas jādara, ka Ziemassvētku vecīti gaida, kā mēs skatāmies cauri, vai šit, jums ir brīvi izvēle, var šo garo ķīķīs var arī rādīt, jā, var šitā, visādi, jā. Ar pikošanos jums viss ir skaidrs? Jā! Metam, un tad jau beigās, jā, šūrī arī kaut ko zina tomēr, ja ne tikai proti jautri runāt. Nu, esam gatavi? Esam gatavi. Sākumā putenis jāgriežās. Tu ir būs maistra mūzika. Gatavi? Jā. Šitā? Jā. Šitā. Gotam. Griežamies. Uz mani pusi. Un dušīgs ir. Ziema, un ko lai ziema dara? Ziema, ko lai ziema dara? Slēpojam, tad ir uz priekšu, ja? Un mēs rokas augstāk. Ziema, un ko lai ziema dara? Ziema, ko lai ziema dara? Slidojam! Un uz sāniem! Ziema,
programmas pauzi. Bet skatītāji, kā jums patīk mūsu mentori? Domāju, pavisam droši var nodot programmas pieteikšanu viņu rokās. Paldies par uzticēšanos. Nākamie mani dalībnieki ir grupa, un jūs jau viņus redzat uz skatuves, un es pavisam noteikti varu teikt, ka es viņus jau mazliet mīlu. Pavisam noteikti. Tas ir ģitārišu ansamblis, kas jums šovakar pavisam noteikti liks acīs sariesties asarām, jo viņi izpildīs dziesmu, brāļu ziemeļu dziesmu, Uzsniga sniedziņš balts. Pedagoģe Maruta Zemturē. Tāpēc noteikti atbalstiet man nākamo dalībnieci. Viņa pieskandina ar flautu skaņām ne tikai roju. Aplausi rojai! Un arī kaltenī! Aplausi kaltenī! Jūsu uzmanībā talantīgā Landa Grosbacha ar Rahmaņīnova vokalīzi. Pedagoģe šarmantā Sana Lukševica un viena vienīgā, talantīgā, neaizstājamā koncertmeistere Baiba Betkeviča.
man, kā vokāli spēcīgam mentoram, ir gods sadarboties ar viņām, 2 meitenēm, kas apvienojušās duetā Sikspārnīši. Šovakar dziedās dziesmu Pelīte brauc, pedagoģe Inese Ozoliņa. Vēl kāda grupa, kura labprāt tieši tagad iepriecinās ar kādu skaistu Ziemassvētku dziesmu. White Christmas izpilda flautu ansamblis pedagoģe Sana Lukšavica. Visu dalībnieku priekšnesumi ir izskanējuši. Mīļie mentori, kā jūs vērtējat šo vakaru? Wow! Kas par šovu, kas par dziesmām, piekritīsiet man.
Un, kolēģi, dārgie skatītāji, man bija sajūta, kad es esmu ārzemēs. Vai ne tā? Un tāpēc visi ir pelnījuši uzvaru. Vai nesam? Mums bija vārds Aija, atvainojos, godātā Aija. Jā, šodien tiešām bija īsts baudījums gan sirdī, gan dvēselē, un mēs kā mentori varējām vienkārši baudīt šos burvīgos priekšnesumus. Jā, piekrītu draugiem. Priekšnesu bija izstrādāti un baudāmi. Jāsaka jau liels paldies visai Xmas Faktora komandai. Skaļi aplausi, jo tieši viņi palīdzēja sagatavot mūsu dalībniekus. Un es zinu, ka ir vēl kāds cilvēks, kas pavisam noteikti vēlas teikt kādus paldies vārdus, tāpēc lūdzu mūsu pati galvenā X Faktora menedžere Baiba, lūdzu. Labvakar! Visas Xmas komandas vārdā es tiešām ļoti lepojos ar šī gada sezonu. Man šķiet, mums bija vislabākie, vistalantīgākie dalībnieki. Beidzot tas X faktors ir atrasts, visos atrasts. Un es nezinu, kā būs tagad, kāda tā dilemma ir tā diezgan liela, jā. Bet ir tādi īpaši paldies cilvēkiem, kas ir veidojuši šī gada Xmasu. Un šodien es viņiem arī gribētu pateikt paldies visus Xmas komandas vārdā. Varbūt man kāds vēlas arī piepalīdzēt. Tā. Nu, redziet, Xmas komanda izsaka atzinību Pēterim Riekstiņam Maurem par teicamām sekmēm pirmajā mācību pusgadā. Kas jūs lūdzu esat? Mentors. Vēl viens mentors? Veselīgi, Un vēl viens atzinības raksts Emīlijai Porītei par teicamām sekmēm pirmajā mācību. Tā, atzinības raksts, es nezinu, vai viņš šodien ir ieradies, Gustavam Šneideram par aktīvu dalību skolās dzīvē. Gustavai, tu esi šeit? Vēlreiz kaut ko teikt, kā tu jūties šajā Xmas komandā? Es jūtos ļoti labi. Paldies, ka tu jūties labi. Un atzinības raksts Luīzai Elzai Bertkodē par aktīvu dalību pasākumos un skolas vārda popularizēšanu. Tev arī ekspres jautājums. Iedomājies, ka tu vēl tiks televīzijā. Kā tu jūties Xmas komandā? Kas ir tavs mīļākais mentors? Veidis? Jā. Ko viņš tev māca? Dziedāt? Skaidrs. Es atvainojos, es jums mazliet kaut ko aizmirstu. Iedod. Šeit jums mazliet pateicības plāviņas. Un arī iedos lūdzu Gustavam, jā? Sarunāts. Jā, sarunāts, jā. Obligāti. Tad jau mums ir tādu lielāku paldies. Pateicība Ilvai Šneiderei par atbalstu un atsaucību skolas dzīvē. Es arī vēlties, ka tu šeit. Neteiksiet neko? Ir taču Ziemassvētku laiks. Priecīgs Ziemassvētku.
Žānu ģimenei par atbalstu un atsaucību skolas dzīvē. Pateicība Krūzmaņu ģimenei par atbalstu un atsaucību skolas dzīvē. Kas ir jūsu mīļākais mentors no šiem 4? Protams, ka tālsnieks. Nākošais arī. Paldies. Un pateicība Krīnīšu ģimenei par atbalstu un atsaucību skolas dzīvē. Prieks sadarboties. Tiešām, liels paldies visai iesaistītāji komandai. Tomēr tas vēl nav viss. Pirms mēs apkopojam rezultātus, aicinām mūsu viesmāksliniekus. Jūsu uzmanībai koris Roja un Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis. Izrādās, ka šie mūziķi ir noslēguši līgumu ar Ziemu, kādas iespējams dzirdēsiet Lauras Jākapsonas ciklā Līgums ar Ziemu. Pedagoģiski Inese Uzolī un Dzimta Taunija.
rezultāti ir apkopoti. Jūsu aplausu skaņums ir izmērīts. Un tā, atzinājām, šīs sezonas uzvarētājs ir šajā sezonā mums ir neizšķirts rezultāts. Visi dalībnieki saņēmuši vienādu balsu skaitu. Visi ir uzvarētāji. Skaļi aplausi. Pārsteigumi nebeidzas. Mums ir vēl kāds pārsteigums. Pie mums ciemos ir otrās sezonas dalībnieki. Duets, Signe un Jānis. Čau, visi! Labāk, visiem šūti aizbeig, kad mēs jau backstage'ā viņiem sapazināmies vēlreiz. Forši bija interesanti, beidzot Reins un Aija, vienmēr Daļa. Un Reins vēl stilīgāks, kā jebkad, un Intārs spridzina ar saviem jokiem, un Marat ar Maratu mēs šodien iepazināmies pirmo reizi, bet, dārgie skatītāji, kāds prieks jūs atkal satikt! Čau! Jā, mēs dzirdējām, ka konkurence bija ļoti sīva, jūsu aplausi bija vētraini, tā kā mums ļoti daudz prieks, ka īstenībā mēs nepiedalāmies, bet esam tikai viesi, jo būtu traki, es domāju, jā. Jā, jo šodien arī pirmo reizi X Faktora vēsturē mēs izpildīsim savu oriģinālu kompozīciju. Tas ir ziemas dziesma, saucās Domu sveces. Jā, nu dziesma ir par to, ka svētku laikā mums jābūt ir vienam ar otru, jābūt kopā ar savu tuviem mīļiem cilvēkiem. Un arī par to dziesmu kopā es jums novēlu to, lai Domu svece, tas pirmais liesmas stariņš, kas ir tā labā doma, kas tālāk novad pie tā labā darba. Lai šī siltā Domu svece vienmēr deg, un šī liesma nekad nenolicies. Tāpēc tas kā pirmā dziesma Domu sveces. Silti skan tas kūsts uz maiga, kas labu nakti velčus. Joprojām nav vēl tāda laika, kad blakus debes nesamūs. Tās domu sveces liesmu lejas, sniega ceļā dejūcei. Tā pasta sniega dejūdei, tu mājās ej, tu mājās ej. Es klusi zinu, ko tu beigsies, kādi dzirdu, kas dienā. Pēc tavam acīm nepateiksi, kā izpildīs. Tas
Bet šodien neviens X-mas faktora dalībnieks neaizgāja mājās, jo visi bija Visi uzvarēja. Nebijis kaut kas, kā jau teica Miķels. Jā, nu, bet mēs jau tā laicīgi zinājām, ka šodien šajā finālā mums būs jādzied arī glābējotājās. Tāpēc mums ir vēl viena dziesma sagatavota, kas ir, nu jau tāds pasaulīgāks hits, un tāpēc, ja jūs zināt, lūdzu droši dziediet līdzi. Jā, bet tā kā balsojums tiek noteikti ar aplausiem, tad jūs droši tā, lai mēs neizkrītam, jā, šodien. Un mēs visi līdz galam ejam uz finālu, jā. Noziet. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing and bushes of fun. Now the jingle bell has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In a frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the block. Make some bigger and jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In a frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing and bushes of fun. Now the jingle ball has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In a frosty air. What a bright time is the right time to rock that night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the block. Make some bigger than jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Oh, Izklausās, ka mēs esam uz palikšanu domāju. Nu, ja jau zāle ir balsojusi, skatītāji balsojas, ka mēs esam uz palikšanu, tad mēs tomēr aicināsim arī kopā mūsu kopu orķestri, absolūti brīnišķīgi ģitāru kvartetu, jā, stīgu trio, un, protams, arī ēģeles uz kopdziesmu, uz vienu kārtīgu finālu dziesmu, bet šī dziesma gan jādzied visiem kopā, Ziemassvētku noskaņās. To jūs sapratīsiet. Tagad ar aplausiem! Ar aplausiem vairāk! Ģitāru krīt, pēc es jau patājos. Jā, prievā, protams, vēlos. Un tā, mēģiņa rauj, kad tā skan. Jūs zināsiet doņās, kas pa dziesmu, un visi dziedam kalpā, jā?
vakars, tavāds, līdz mums dienišķās kadrībā. Nu ir vesele pestība, jo tu cīnīs par mums, jo tu cīnīs par mums. Tagad visi kopā, pirmo paķūs. Protams, milzīgi aplausi pašiem jums. Tas skaidrs ir brīnišķīgi. Milzīgs aplausi visi domu orķestrī, zelta finālistiem. Paldies, mums bija Signa Jānis un tikamies finālā! Tas vēl nav viss. Tātad, mīļie skatītāji, mums Signai un Jānim, talanti nāk! Gojas mūzikas mākslas skolas pateicībā par jūsu lielisko izcilo priekšnesumu. Latvijas labākie talanti tikai šeit, nekur citur. Paldies jums! Es teicu nāc, es čukstēju un loju. Es teicu māks, atbildēju un savām kopā ir jāmūzicē. Un pāri laikiem skrienam mēs, kā divas sapņu princeses, cauri kādiem pūšam mēs, kā divas sapņu